Ja varētu lūdzu prezentāciju. Tā, labdien, es esmu Jānis Maldzubs, es esmu no Eiropas komisijas ģenerāla direktorāta par ekonomikas un finanšu lietām. Un šodien es pievērsīšos no Eiropas politikas koordinācijas skata punktu. Tātad, un caur sākās ar tax strategy. Un tātad tas mans skatu punkts būtu no valstīs specifiskās rekomendācijas. Un it īpaši fiskālās disciplīnas jomā un nodokļu jomā. Un tātad rekomendācija Latvijai ir ievērot, pieturēties pie vidēja termiņa budžeta mērķa, ņemot vērā atlaides, kas saistīts ar sistēmisku pensijas reformas ieviešanu un veselības reformas ieviešanu. Un otra šī rekomendācijas daļa ir saistīta ar nodokļu īpatsvaru pārnešanu no zemā atalgota darba spēka uz citām, ekonomikai mazāk ietekmējošām nodokļu jomām, un it īpaši uz vides un īpašumu nodokļiem, kā arī uzlabojot nodokļu iekasēšanu. Tātad nodokļu rekomendācija ir izvirzīta Latvijai īpaši, tāpēc, ka tā ir atzīta joma, kur ir makroekonomiski nozīmīga efekts. Tātad ir makroekonomiski nozīmīgas problēmas, kuras atrisinot var uzlabot ekonomikas struktūru. Un sākot ar fiskālās disciplīnas nosacījumu, tātad pēc stabilitātes un izaugsmes pakta Latvijai ir jāpieturās pie strukturālās bilances nosacījuma, kas ir vidēja termiņa mērķis, 1% punktu apmērā strukturālais deficīts, bet ir vēl arī nākuši klāt tātad fleksibilitātes nosacījuma stabilitātes izaugsmes paktam, kur Latvija saņem atlaides no šī vidēja termiņa mērķa par pensijas reformas ieviešanu, tātad pensijas uzkrājumu pārskaitīšanu otrā pensijas līmenī. Un papildus no 17. gada nāk klāt arī veselības reformas atlaide. Tātad šī reformas atlaide ir ierobežota 0,5% apmērā, bet Latvija, izmantojot šīs fleksibilitātes iespējas, atsitās pret drošības robežu, kas ir noteikta strukturālā izteiksmē ar mērķi, lai dalībvalstis nepārsniegtu 3% deficīta kritēriju. Un tātad šī iemesla dēļ veselības reformas izmantošana ir ierobežota 17. un 18. gadā, bet to var izmantot 19. gadā pilnā apmērā, jo efekts vai atlaide, kas saistīta ar pensiju reformām, izbeigsies. Un vēl, vēl ir arī izdevuma izaugsmes nosacījums. Izdevuma nosacījums atspoguļo to, kas ir strukturālās bilances nosacījums, bet tas ņem vērā, ir cita aprēķina metoda, un pamatā tam ir šis nosacījums ir piesaistīts potenciāliem izaugsmē ilgākā laika termiņā, jo bilances nosacījums var būt svārstīgāks, ja kaut kādā laika posmā potenciāla izaugsme var būt pozitīvāka vai cikliskais novērtējums var būt neprecīzāks, tad izaugsmes nosacījums ir tāds prātīgāks, jo ņemts vērā potenciāla izaugsme ilgākā laika termiņā. Un tad, kāda ir šo fiskālo nosacījumu ievērošana, balstoties uz Eiropas komisijas ziemas prognozēm? Tātad Eiropas komisija pēc nominālā bilances prognoze ir, ka 16. gadā ir izpildījies ar sabalansētu budžets, un tālāk 17. gadā jau tiek prognozēt 1% deficīts. Tas ir pēc Eiropas komisijas prognozēm. Tas izpaužās strukturālajā bilancē, kas ir mīnus 0,7% 16. gadā, un tad mīnus 1,6% 17. un 18. gadā. Tad
starpība starp nominālo un strukturālo bilanci ir saistīta ar ciklisko komponenti. Tātad šobrīd tiek novērtēts, ka Latvija atrodas pozitīvi izlaižu starpības fāzē, kā arī vienreizējiem pasākumiem. Un salīdzinot ar kritēriju, kāds ir Latvijai, Latvija ievēro strukturālas bilances nosacījumu, un tad ir šī novirze pozitīva. Tātad nav virze negatīvā virzienā. Attiecībā uz izaugsmes nosacījumu, izlaižot visas tās aprēķina detaļas, tātad neto izdevuma pieaugums ir redzams šeit, 17. gadā, tas ir 7,5% apmērā, jo tiek ņemts vērā, ka ir pārsniegts vidēja termiņa mērķis struktūrālā izteiksmē 16. gadā, bet neskatoties uz to, ir pārsniegts šis ir novirze negatīvā virzienā, tad tas norāda uz risku, balstoties uz Eiropas komisijas prognozēm, ka netiek ievēroti šie preventīvās daļas stabilitātes izaugsmes pakta nosacījumi. Tātad šis ir tas kopīgais fiskālās disciplīnas novērtēšanas ietvers pēc stabilitātes izaugsmes pakta. Bet, protams, pastāv nenoteiktība ap izlaižu starpības novērtējumu, tātad strukturālas bilances kritēriju novērtējumu. Un kopš pagājušā rudens komisija, vienojoties ar dalībvalstīm vai dalībvalstu priekšlikumiem sekojot, ir parādījusi, kāda ir varbūtība vai ticamības intervāls ap šo vienu punktu novērtējumu 16. gadam par izlaižu starpību. Un tātad ir divu soļu metode. Tātad ir ticamības novērtējums sākotnēji, un tad ir ierobežots vērtējums no komisijas puses. Tātad pirmajā solī tiek novērtēts statistiski, kā ir šī viena punkta novērtējums, tātad 1,4% izlaižu starpība 16. gadā, kāda ir ticamības intervāls šim vērtējumam. Un tātad, intervālā starp 90 gadījumos no 100 šī viena punktu vērtējums ir ticams. Savukārt vienā gadījumā, 68 gadījumos no 100, tātad Latvija atrodas šī brīža 16. gada vērtējums atrodas ārpus šīm robežām. Tātad tas nozīmē, ka statistiski pastāv varbūtība, ka šis punkta novērtējums ir maz ticams. Lai gan tā, ja tas būtu 90% no 100 gadījumiem, tad tas būtu skaidrs, lai gan 68 gadījumos tas nav izteikti skaidrs, tad ir nepieciešams veikt papildus vērtējumu. Papildus tam ir arī uz ekonomikas indikatoriem bāzēts tests. Tātad ņemot vērā 5 ekonomikas indikātors, kas liecina par ekonomikas ciklisko fāzi, tiek novērtēts, kāda šī brīža situācija Latvijai. Un tas dod rezultātu mīnus 0,4% punktu no IKP izlaižu starpībā. Un tad pārējot pie tā vērtējuma fāzes, tātad komisijai ir iespēja izvērtēt, cik ticams tātad ir šīs standarta metodoloģijas dotais novērtējums par izlaižu starpību. Un vērtējuma diapazons ir ierobežots starp standarta metodas rezultātu 1,4% pozitīvs izlaižu starpību un tātad ticamības testā iegūtā mīnus 0,4. Šajās robežās komisija var vērtēt un piedāvāt savu alternatīvu vai kvalitatīvu novērtējumu. Un šis ekspertu vērtējums ir komisijas ziņā. Tas balstās uz dažādiem citiem ekonomiskiem indikatoriem, citu institūciju novērtējumiem par ciklisko fāzi, bet uzsvers ir uz kvalitatīvu novērtējumu
Un it sevišķi, teiksim, tādās nenoteikti, ja tas gadījums nav skaidri izteikts. Un Latvija nav vienīgā. Latvija atrodas starp citām 7 valstīm, kam ir, teiksim, šādā, teiksim, pozīcijā uzrādīts, teiksim, nenoteikts novērtējums par izlaižu starpību. Tad Austrija, Kipra, Somija, Horvātija, Itālija, Latvija un Lielbritānija. Un šis ir jauns instruments, un komisija, teiksim, arī dalībvalsts tā ļoti saprātīgi pieturās pie šī vērtējuma. Un tas tiek veikts, teiksim, pārbaudas laiku, 2 gadu pārbaudas laiks. Un attiecīgi tajā pašā laikā, teiksim, arī tiek strādāts pie standarta metodoloģijas uzlabošanas. Un šis vērtējums tiks kvalitatīvi ņemts vērā. Ja varbūt pāriet tālāk. Tātad kopumā secinājumi, ka Latvija jau izmanto savu fiskālo fleksibilitāti pilnā apmērā, stabilitātes izaugsmes pakta ietveros. Fiskālo nosacījumu ievērošana tiek vērtēta pēc kopējās metodes, lai gan ekonomiskās cikla pozīcija ir neskaidra un var tikt ņemts vērā kvalitatīvs novērtējums. Un tālāk varbūt pāriešu īsi par nodokļu, teiksim, reformām, kas ir, teiksim, no rekomendācijas izriet. Tātad mūsu rekomendācija par nodokļu slogu pārnešanu no zemām algām. Un ziņojumā par Latviju mēs veicām simulāciju par to, kā teiksim, mēs redzam visefektīvāk šo nodokļu slogu pārnešanu, un piedāvājums ir pārnest no zemām algām uz nekustamo īpašumu. Un šajā simulācijā mēs tātad pieņemam, ka tiek samazināts lielā apmērā nodokļu sloks zemām algām, izmantojot esošo diferencēto neapliekamo minimumu sistēmu. Tātad nodokļu plaisas, teiksim, būtiski tiek samazināta līdz kādiem 28% punktiem. Tas rada izmaksas apmēram 0,5% punktu apmērā no IKP, ko varētu finansēt ar nekustamo īpašumu nodokļu ieņēmumu palielinājumu. Un šeit simulācija ir būtisks pozitīvs efekts, jo tātad tiek veicināts patēriņš zem ienākumu iedzīvotāju grupā, kas atsver būtiskāk investīciju kritumu nekustamo īpašumu ziņā. Un tam ir arī, teiksim, nevienlīdzības efekts, nevienlīdzības samazināšanas efekts būtisks. Un nekustamo īpašumu nodoklis arī tiek izvēlēts, jo no komisijas vērtējuma tas ir viens no, teiksim, izaugsmu mazāk ietekmējušiem nodokļu veidiem. No tā ir grūti izvairīties. Teiksim, nekustamā īpašuma ir arī kā kapitāla uzkrāšanas veids, un šeit ir arī, teiksim, liela labklājības uzkrāšana ir ļoti nevienlīdzīgi sadalīta. Tātad augstu ienākumu grupām ir liels šis kapitāla uzkrājums nekustamā īpašuma formā. Un tad es vēl, teiksim, sekoju, izmantojot tos analītiskos līdzekļus, kas ir, teiksim, mūsu komisijas rīcībā, konkrētāt Eiromodu simulācijas. Es apskatījos, kādas ir, teiksim, rezultāti par piedāvāto diferencētā neapliekuma minimumu reformu. Pa kreisi jūs redzat, teiksim, sadalījumu, kāds šī brīža reformas piedāvā, šī brīža situācija, un tiksim, kāds ir situācija reformas fāzē. Un tātad būtiski, ja varētu pāriet tālāk. Un tiksim, šajā grafikā tiksim, tiek sadalīts, kāda ir esošā, tātad pārēj uz diferencēto minimumu 2020. Gadā, kad tiek esošā reforma tiek plānota pabeigt, un jaunais piedāvājums. Tātad salīdzinoši jaunais piedāvājums ir ar lielāku ieguvumu vidējiem ienākumiem. Tas ir fiskāli izmaksā. Tas izmaksā 0,4% no IKP pēc simulācijas aprēķiniem. Zem ienākumu pārdala tam ir, jo tiksim, vidēji vai netiek tiksim, sloks pārnests lielā mērā.
lai gan arī ir efekts uz nabadzības risku samazināšanos. Un vēl otrs simulācija par šī 20% iedzīvot ienākumu nodokļu ieviešanu ar augstāku slieksni pēc 23%. Tātad simulācijas parāda, ka šis augšējais slieksnis atrodas jau vidējā augšējā decilē, 10. decilē. Un, līdz ar to šis pasākums ir līdzvērtīgs 20% standarta likmē visiem. Tas vislielāko ieguvumu dod augstieņēmumu grupās. Un, kā arī šis pasākums ir diezgan dārgs. Aprēķini liecina par 0,9% no IKP. Tam ir zema ienākuma pārdala un arī niecīga ietekme uz nabadzības risku samazināšanu. Un šis parāda apvienoto efektu, apvienojot šīs divas simulācijas kopumā. Tātad kopumā no šiem diviem pasākumiem lielāka ieguvēja vidējā ienākuma grupā. Tas ir dārgi, zem ienākuma pārdala ir un arī nabadzība samazinās, jo relatīvais nabadzības slieksnis mazāk cilvēki atrodas zem šī relatīvā nabadzības sliekšņa. Un pie secinājumiem, jā, nodokļu sloks tiek samazināts, bet nevienlīdzības situācija neuzlabojās. Šī dārga reforma, un viņi nav mērķēti uz zem ienākumu grupām, tas ir vairāk, vidēji ienākumu grupas gūst visvairāk. Un, šobrīd nav skaidrs par to, kā šī reforma tiks finansēta, un līdz to iztrūkst šīs pazīmes par nodokļu sloku pārnešanu, kas tiek rekomendēta Latvijai. Paldies!